Labdien, šodien ir pirmdiena, 20. jūlijas, mani sauc Ģirds Pētals, un mēs atrodamies Periānā, Spānijā, vienā lauka ciematiņā. Dažus vārdus gribēju pateikt, viņš atrodas 45 km no Malagas, 23 km no Torre del Mar jūras, un šis ciematiņš ir kalnos 500 metri virs jūras līmeņa. Varbūt kāpēc es izvēlējos tieši pārraidīt šo ciematiņu? Tieši tāpēc, ka man viņš ļoti iekrita sirdī, iepatikās, jo šeit ir skaisti kalnu ezeri, skaisti kalnu upes. Un viena svarīga lieta, kas šeit ir jāpiemina, ir tā, ka šeit cilvēki ir ļoti atvērti, labi. Nav turistu, kas ir milzīgs plus, un šeit es sēžu mierīgi vietējā restorānā, dzeru kaut kādu tādu 0 alkohola alu un priecājos par dzīvi. Man šodien ir atvaļinājums, un tā kā es solīju, ka es parādīšu mazliet jums par Spāniju, tad es arī mēģināšu vēl iziet ieliņas, papilmēt. Šeit ir baltas, skaistas mājas, šeit ir ļoti daudz kalnu takas, un pats galvenais, ka šeit ir olīvu birzas, viņiem ir savā olīvu ražošanas kooperatīva apvienība, kuri ražo pašu labāko olīveļu. Vēl gribētu pateikt, ka, ja gribās jūru, tad vēlams, lai šeit būtu mašīna, jau vai kaut kādas 25 līdz 30 minūtes, ko aizbraukt līdz jūrai, tad ir jūra. Pašā ciematā ir ciemata baseins par €50, var izmantot. Ja kādam ieinteresēja Periāna, tad es atstāšu arī varbūt lejā linku uz vietējo Periānas mākleri. Te arī, teiksim, īpašuma cenas ir 2-3 reizes lētākas nekā salīdzinot ar kādiem dārgākiem pie jūras ciematiem vai pilsētām. Tā kā novēlu visiem veiksmīgu dienu, baudam sauli, lai cik tas arī dīvaini nebūtu. Periānā ir parasti par 2 līdz 5 grādi vēsāks, bet šoreiz ir otrādāk. Šoreiz ir tā, ka Periānā ir ap 40 grādi, un tāpēc mēs sēžam iekšā bārā, jo ārā ir diezgan neizturams karstums. Tā kā veiksmīgu dienu visiem un līdz nākošajai reportāžai.